tur ir pa mīlestību un visus grib, tās nedaudz meksikāņu seriāls. Un tad man likās, kā šo salīdzinoši vienkāršo to stāstu izstāstīt mūsdienu skatītājiem, lai viņiem nav garlaicīgi, ja tas stāsts tikai par un ap to, kurš un kāpēc un kāds līdzeklis pielieto, lai iegūtu otru cilvēku uzmanību un mīlestību. Un man piesaistīja tā vide, kas ir tāda sala, kur ir kaut kāda, cilvēki ar pārcēliskām spējām atrodas ar kaut kādu buržu spēku un tā tālāk. Un es domāju, ka ir tā analoģija, kas var izteikt mūsdienās to visu. Un tāpēc šajā iestrādājumā mēs esam veikuši sadarbību ar Rīgas cirku, piesaistot dažus māksliniekus no Rīgas cirkus, kā akrobātus un žonglierus un dažādu disciplīnu pārstāvjus. Man tāda asociācija ar cirkus pasauli veidojās, jo tā arī tāda noslēgta vide ar saviem spēles noteikumiem. Un principā vide, kur ir iespējams panākt visu, jo cilvēki pieņem dažādus tēlus, cilvēki pārvalda netradicionālu ķermeņa plastiku, paralēli tātad solistiem. Uz skatuves darbosies cirkus mākslinieki, un tā būs arī žanru sintēze, man liekas, tāds ļoti eksperimentāls veidojums, tas varētu būt interesants. Cirkus nebūs priekšplānā, cirkus būs tikai kā tāds papildinošs elements, jo, protams, priekšplānā ir mūzika gan instrumentāla mūzika, gan tāda vokālisti. Šajā gadījumā 7 solisti, ļoti spēcīgi, kāds no viņiem personību iestrādājums norisināsies šeit pat, Spīķeru pagalmā. Tiks speciāli tam celta skatuve, un uz skatuves tad arī norisināsies visa darbība, arī šie cirkus mākslinieki būs uz skatuves. Un skatītāji arī būs ārā atradīsies, jo tā ir vasaras vidus. Cerams, patīkams silts vakars būs un liekas tāda arī sintēze starp šo akadēmisko mūziku un dabu varētu notikt, jo tas viss notiks ārā. Tas liekas ļoti skaisti.